Trumps ir optimistisks par miera sarunām ar Irānu, kas rīt notiks Pakistānā. Viceprezidents Vents vadīs sarunas. Jaunais ajatolla, draudot Hormūzas šaurumam, ir jauna fāze. Šis ir interesanti. Mūsu viesis saka, ka Irāna mēģinās mūs apmānīt ar sliktu vienošanos, bet Trumps to nepieļaus. Kopā ar jums Fox News analītiķis un ISW prezidents ģenerālis Džeks Kins. Ģenerāli, mēs esam pamiera fāzē. Prezidents ir optimistisks, un kā ar jums? Prezidentam ir informācija, kāda nevienam no mums nav. Tātad kaut kas viņam liek domāt, ka šīs sarunas ir labākas nekā jebkuras iepriekšējās un nekā tās, ko Irāņi veica Obamas valdīšanas laikā. Tātad tam vajadzētu būt faktam. Bet nē, es par to neesmu optimistisks, jo tas ir tas, ko dara Irāņi. Es domāju, viņi ir meistari sarunu aizkavēšanā un neskaidrības radīšanā. Kas viņš? Uz spēles ir viss, kas viņiem ir svarīgs. Viss, sākot ar kodola programmu, balistiskajām raķetēm, viņu droniem, līdz atbalstam sabiedroto grupējumiem. No visa, ko viņi aizstāv, viņiem būtu jāatsakās brīvprātīgi. Ir grūti saprast, ka viņi to darītu. Visticamāk, ko viņi darītu, būtu piekāpties jautājumos, kas mūs iedrošinātu. Tas ir citādi. Viņi ir gatavi vienoties šeit. Stiept to garumā nedēļām ilgi. Un kāpēc viņi grib to stiept garumā? Jo viņi nevēlas, lai mēs atkal uzbruktu. Un jo ilgāk naftas cenas būs zemes, jo ilgāk būs mazākas ekonomiskās sāpes, jo ilgāk būs mazāks politiskais spiediens. Tas viņi prātos padara daudz grūtāku valdībai atgriezties un pabeigt darbu militāri. Es ticu, ka tā ir viņu stratēģija, un viņi tajā ir ļoti gudri. Patiesībā viņai tajā ir labāki nekā cīņā. Vēsture pati par sevi runā. Un otra lieta ir, lai kāds būtu līgums, Brajans, pieņemsim, ka mēs kaut ko noslēdzam un viņi paraksta. Vai mēs varam uzticēties šiem puišiem turpmāk? Nē. Pilnīgi noteikti nē, es tā nedomāju. Ģenerāli, kādas ir iespējas? Tad mums jābūt gataviem. Jā, mums jābūt gataviem. Un es zinu, ka mūsu spēki var atvērt to šaurumu un aizsargāt kuģus, kas savu to pārvietojas. Cilvēki uztraucās par vienu dronu šeit un vienu raķeti tur, un tas nemaksās neko, lai tos apturētu. Viņi nesaprot pareizo plānu un plāna detaļas. Savienoto valstu bruņoties spēki var nodrošināt noteikti pārvietošanās koridoru caur šaurumiem, izveidot pārsegu, absolūtu gaisa pārklājumu un gaisa burbuli ap visu šo, un nodrošināt, ka jebkas, kas mēģinās to pāraut, tiks sakauts. Ak, Dievs, mēs jau nedēļām ilgi aizsargājam savus kuģus no Irānas uzbrukumiem. Mēs to varam izdarīt. Tas būtu daudz ierobežotāk. Pareizi. Ir taisnība, ka viņiem ir piekraste, kuras viņi var šaut, bet vai tu domā, ka mēs ļausim kādam pietuvoties? Mums būs apaču helikopteri gaisā, pastiprināta novērošana. Mēs zinām, kā to darīt. Pareizi. Nekas īpašs. Tiešām nekas nopietns. Nav tā, ka tas nebūtu izaicinoši. Es nesaku, ka nav saistītu risku. Risks ir jebkurā militārajā operācijā, taču tas ir iespējams. Tas ir diezgan iespējams. Ģenerāli, ķīnieši un irāņi pārvietojas brīvi un viņi lem par Indijas un Pakistānas kuģiem. Kāpēc mēs arī viņiem neierobežojam pārvietošanos? Kāpēc mēs to nevaram izdarīt? Atstāt viņus pie vadības, kamēr viņi izspiež cilvēkus. Izspiešana nav kas tāds, ko kāds varētu pieciest. Es vienmēr esmu domājis, ka pirmā iespēja mums būs pieejama, kad viņi slēdz šaurumus. Pretstatā, ziniet, drošības iespējai, kas prasa daudz vairāk resursu. Tas vienkārši būtu gadījums. Irānas kuģi pārvietojas, vienkārši jāievieto tie karantīnā Omānas līcī. Un runājot ar mūsu militārajiem cilvēkiem, tas nebija nekas īpašs. Viņi to spēja izdarīt. Ziniet, viņi darīja to pašu Venecuēlas piekrastē. Daudzi no šiem ķīniešu kuģiem ir atkarīgi no naftas no Persijas līča, un viņi nonāktu nopietnās nepatikšanās, ja mēs tā rīkotos. Prezidents piezvana Siju un saka, skaties, Irāna mūs piespiež rīkoties. Tas ir kaut kas, ko es nevēlos darīt, bet man ir jāatver šaurums. Tā ir realitāte, un jums par to būs jāmaksā. Es vēlētos, lai jūs piezvanītu Irāņiem un pateiktu viņiem, lai viņi pārtrauc to darīt. Es nelūdzu, lai viņi pārstāj mums pretoties, tikai lai viņi pārtrauc slēgt šaurumu. Es domāju, ka tā ir dzīvotspējīga stratēģija.
Un ja mums turpinās būt problēmas ar viņiem, es domāju, ka tā ir stratēģija, kuru mums vajadzētu izmantot vispirms, pat pirms mēs ķeramies pie militārās iespējas. Proti, nodrošināt drošus konvojus caur šaurumu. Jā. Jā, tas būs 2 intensīvas nedēļas, tas būs svarīgs nedēļas nogale. J.D. Vance ir atbildīgs, bet viņi nespēs noturēt kontroli pār Hormuza šaurumu. Tas ir lielāks nekā Persijas līcis. Paldies, varat runāt, ģenerāli. Liels paldies. Pēdējais punkts. Skatieties, Prezidents Trumps šeit neslēgs sliktu vienošanos. Lai arī viņš domā, ka laba vienošanās tuvojas, viņš to uzzinās tikai tad, kad tā būs uz galda un būs zināms, kāds būs pārbaudas process. Viņš zina, ka šie puiši ir meļi un krāpnieki. skaties, neviens nav vedis vairāk sarunu ar šo režīmu kā šīs prezidents. Un patiesībā šis ir vienīgais prezidents, kurš viņiem ir nopietni stājies pretī militāro operāciju ziņā. Labi, viņš zina, ar ko viņš šeit saskarās, un man ir pārliecība, ka tā arī ir. Mēs beigās noslēgsim ļoti sliktu darījumu pēc visiem tiem upuriem, ko līdz šim esam nesuši. Tāpēc es noteikti lieku uz šo iznākumu. Tas nav slikts darījums, un mēs varam nonākt situācijā, kad mums būs jāatgriežas pie militārām operācijām un jāizbeidz tas viss vienreiz un uz visiem laikiem. Un šajā ziņā es esmu par to, jo tādā veidā mēs nedodam režīmam finansiāli glābšanas riņķi. Jebkurā vienošanās gadījumā mums būs jāatceļ sankcijas un jāiesaldē aktīvi miljardu vērtībā. Režīms neatkopsies uzreiz, bet ar šo finansiālo palīdzību viņi atgūsies. Ģenerāli, labs punkts. Jā, visi sekos līdzi. Mēs nevaram atstāt to, kā ir. Ģenerāli Džek Keins, paldies. Prezidents Trumps ir optimistisks par vienošanās noslēgšanu ar Irānu, kamēr viceprezidents Vance gatavo izšķirošas miera sarunas Pakistānā. Paldies. Taču Irānas augstākais līderis jau sarežģīja procesu, ierosinot plānus pārņemt kontroli pār Hormuza šaurumu un pieprasīt nodevas. Trejs Inksts pievienojas mums tiešraidē no Telavivas ar sīkāku informāciju. Labrīt, Trej! Jā, sveiki, draugi, labrīt! Ar augstu riska sarunām Islamabadā šajā nedēļas nogalē Izraēlas izlūkdienests paziņoja Fox News, ka Irāna iekasē nodevas no kuģiem Hormuza šaurumā. Amatpersona piebilst, ka teritorija pilnībā atrodas Irānas Islāma revolucionārās gvardes kontrolē. Viņi izlēma, kurš var izbraukt, bet vēl svarīgāk, kurš nevar izbraukt. Man tika paziņots, ka izlūkdienesti dalās ar datiem par to, kā Irāna cenšas pastiprināt kontroli pār Hormuza šaurumu pirms sarunām. Naktī prezidents Trumps sacīja vietnē Truth Social, un es citēju, Irāna rīkojas ļoti slikti un negodīgi, ierobežojot naftu Hormuza šaurumā. Tas nav mūsu līgums. Tikai 8 kuģiem izbraucot pirmajās 48 stundās pēc pamiera, Irānas augstākā līdera valsts mēdīja izplatīja paziņojumu sakot, un es citēju, un mēs noteikti ieejam jaunā ērā ar Hormuza šauruma pārvaldību. Mēs nemeklējam karu, bet nekādā gadījumā neatteiksimies no savām likumīgajām tiesībām. Un tāpēc mēs uzskatām visas pretošanās frontes par vienotu. Reģions gaida sarunu rezultātus Pakistānā, kamēr Irāna un Partevā apspriež atšķirīgus nosacījumus. Irākas ārlietu ministrs vakar komentēja sarunas. Mēs apspriedām nākamo sarunu procesu Pakistānā un atbalstām un veicinām šo procesu. Un mēs ceram, ka sarunu process sasniegs savus mērķus, kas ir miers un drošība reģionā. Viens no strīdīgajiem punktiem ir tas, vai Izraela joprojām varēs uzbrukt Hezbollah, Irānas galvenajiem sabiedrotajiem Libānā. Naktī izraelieši uzbruka palaišanas pozīcijām Libānas dienvidos, un pēc tam Hezbollah palaida raķeti, kas lika Telavivā skanēt sirēnām. Es gribu tev pateikt. Libānā nav pamiera. Mēs turpinām spēcīgi uzbrukt Hezbollah un neapstāsimies, līdz atjaunosim jūsu drošību. Mūsu lielie sasniegumi gan Irānā, gan cīņā pret ļaunumu asi ir radījuši vēsturiskas pārmaiņas Izraēlas statusā reģionā. Nākamnedēļ Izraela un Libāna sāks sarunas, lai meklētu mierīgas attiecības un Hezbollah atbruņošanu. Taču Izraels izlūkdienests informēja Fox News, ka Irāna pieprasa maksāt nodevas par caurbraukšanu Hormuza šaurumā. Mēs tagad sazināmies ar kuģniecības uzņēmumiem, lai apstiprinātu, vai šīs summas tiek maksātas. Ļaudis! Trejs, vai ir kādas runas par Irānas tautas apbruņošanu? Es zinu, ka tas nostrādāja Reiganam Nikaragvā.
Pirms nedēļas es runāju ar prezidentu Trumpu par šo jautājumu, un viņš teica, ka šī gada sākumā viņi mēģināja nodot ieročus Irānas protestētāju rokās, bet galu galā tie tika aizturēti. Pēc prezidenta teiktā kurdi saka: Es sazinājos ar reģionālajiem avotiem, kas apstiprina, ka šie ieroči tika nosūtīti, bet nenonāca pie protestētājiem. Protams, prezidentam ir dažādas iespējas. Viņi gaida, lai redzētu sarunu rezultātu Islamabadā, saprotot, ka irāņiem nav nekādas ietekmes sarunu gaitā. Irānas revolucionārā gvarde tika iznīcināta un sagrauta pēc operācijas Episkā dusma. Irānas kodolprogramma tika likvidēta operācijas Pusnakts āmurs laikā. šo balistisko raķešu un dronu ražošanas līnijas pēdējo 40 dienu laikā ir bijušas Zebriva un Izraēlas uzbrukuma mērķis. Tāpēc Irāņiem ir ļoti maz ko piedāvāt sarunu galdā, un amatpersonas saka, ka viņiem nāksies atzīt, ka viņi ir zaudējuši kaujas laukā un mainīt savu nostāju, ja viņi vēlas panākt labticīgu vienošanos. Treis. Irāna diez vai atzīs sakāvi un negribēs nodot ne urānu, ne šaurumu. Tas liek mums domāt, vai puses turpina sarunas apgalvojot, ka ir panākts progress, kā tas jau ir noticis iepriekš. Vai tas patiešām notiek, vai arī tu domā, ka ir noteikts termiņš, varbūt 2 nedēļu laikā, kad šīm sarunām vai nu jāiegūst spēks, vai arī jāizirst? Tas ir lielisks jautājums. Prezidents Trumps ir skaidri norādījis, ka irāņi saka vienu lietu presei un citu pie sarunu galda, jo viņi vēlas saglabāt izskatu, ka viņiem joprojām ir iekšējā vara, pat ja valsts ir sagrauta izsejāvaru uzbrukumu dēļ. Mēs analizējam vairākus jautājumus un publiski redzam skaidru atšķirību starp amerikāņu un irāņu pozīcijām. Prezidents šīs nedēļas sākumā teica, ka Irāna ir atļāvusi komandai doties uz iekārtām, kur bija bagātināts urāns, izrakt urānu pēc operācijas Midnight Hammer un izvest šo augsti bagātināto materiālu no valsts. Šonedēļ Irānas kodolprogrammas vadītājs nodrošināja urānu. Un ir arī Hormuzas šaurums, kur prezidents pieprasīja, lai šī pārēja tiktu atvērta. Taču irāņi spēlē spēles, kavējot brīvu pārvietošanos un saskaņā ar mūsu ziņojumiem iekasē nodevas par šo svarīgo ceļu. Visbeidzot, ir atbalsts tādām grupām kā Hezbollah, Hamasa un Hutī, kā arī balistisko raķešu programma, kas apdraud LBS Varimeva sabiedrotos reģionā. Bez būtiskām piekāpšanām pēc šīs sakāves kaujas laukā reģions visticamāk atgriezīsies konflikta stāvoklī. Labi, lielisks ziņojums, Treis. Tad jums ir jādestabilizē politiskā vadība. Un, lai gan mēs kopā ar izrēliešiem esam iznīcinājuši lielu daļu šīs struktūras, liela tās daļa joprojām pastāv. Jums ir 2 iespējas. Vai nu jūs tos likvidējat, vai arī tauta pieceļās un likvidē tos pati. Šobrīd viņiem tam nav ieroču. Tad es domāju, ka, kad jūs atvedāt ģenerāli un viņš runāja par to, ka mēs esam soļi attālumā no mērķa, tam ir jānotiek nevis režīma maiņas dēļ, bet jūs vienkārši atliekat to vēl uz kādiem 10 gadiem, līdz viņi mēģinās visu atkārtot no jauna. Ģenerālis teica, ka irāņi ir meistari sarunu vilcināšanā un ka viss, ko viņi vērtē, ir likts uz spēles. Mēs vēlamies, lai viņi atkāpjas.